Es no Liepājas esmu Sandrs Henkels. Tas ir labais. Man 38 gadi. Es dzēru 3 mēnesi. Bet cik bija šeit boksēt? Bet es jūs visu cienu. Ir ko darīt vispār, vai nav? Ir ko darīt, bet es necenšos, es vienkārši dropēju. Es esmu uz korķa 3 mēnesis. Tas ir maz, man ir rekords 2,5 gadu es esmu dzēris. 2,5 gadu. 2,5 gadu. Vienā laidā, traidā laidā, šīkum, žākos, teber, vebels, tibels, tips. Labdien, jaukajā saulainajā dienā. Atpūs Liepājas noslaukumā, un mans viesis ir Andris Henkels. Kurš atpūšās, kurš labdien. Kā jums iečāja burvīgajā dienā? Ļoti jauki. Ļoti jauki. Šorīt dabūju darbu, rīt jāiet strādāt, jau ir jāsāk siltināt māju. Alkoholam nevairs, tuvāk Dievam. Tas ir pirmā vietā. Būs darbiņš, ir jau darbs un dzīvi jāsāk ir no jauna, nedrīkst. Bēdāties, pakrist. Kādreiz man gāja dzerdams staigāja apkārt, tagad viss ir mainījies uz labo pusi un centīšos turpināt šo šauro ceļu uz plato. Tā ir Dieva vārdā rakstīts. Tas pagaidām tā īsumā. Jā, cilvēki jau tagad pazīst, kādi ir vēl fani, ko jūs tev domā? Mani fani? Uzskat tevi varbūt kāds mainīsies. Es nezinu. Varbūt satīku 4 fanus vai draugus, es nezinu, viņi man pazīst, es viņus nē. Es saku skaidrāk, kurš bija pazudis sev, tādu laiku es saku, tā, darīšanas, dzīvu mainās. Viņi saka, Henkelies, ja tu, mēs tev ieraudzīsim piedzēruši, mēs tev pārmācīsim. Es saku, nē, puikas, viss iet uz otro pusi. Tās taks ir izstaigāts, tur vairs nav ko meklēt, tur nekā nav jau. Tagad es pievērsies tuvāk Dievam esmu un dzīvoju, cenšos dzīvot vismaz pēc Dieva vārdu un centīšos tālāk iet viņa ceļus, nevis pasaules ceļus, bet Dievu ceļus. Pasveiciet Mr. Zigiju Mārlī, tas ir pēc vārdiem. Čau, viss sieģi. Tāpēc viņš tās lielākais fans ir. Kur viņš dzīvo? Viņš ķāķis, Ķāķišķos? Viņš tev taisīja dziesmu jau. Viņš man taisīja dziesmu? Jā. To remix, jā? Jā. Nu, paldies viņam vismaz. Tādreiz bija sadzēries, man tā sanāca, viņš man tur diezgan labi palabojis. Jā, paldies viņam. Paldies tev par interviju. Nostāst tam pantiņu vēlreiz to. Savu zelta. Es nestāstīšu, es jums varu nostāstīt, zinu ko, es jums pateiktu, Kaut ko jaunu. Ne, kaut ko jaunu es varu teikt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīs, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību. Tavs prasa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen!